Elektroskops tā ir ierīce, ar kuru var noteikt, vai ķermenis ir uzlādēts. Ar elektroskopu palīdzību nav iespējams pateikt, cik tieši brīvie lādiņi ir uzlādētā ķermenī, bet ar to ir iespējams noteikt, kurš priekšmets ir uzlādēts vairāk un kurš mazāk. Elektroskopa darbības pamatā darbojas Kulona likums. Ja pie elektroskopa pieskaras ar elektriski uzlādētu ķermeni, tad daļa lādiņa pāriet uz elektroskopu. Lādiņš elektroskopā uzlādē tā plāksnītes vienādi un tādēļ tās atgrūžas. Jo vairāk ir uzlādēts ķermenis, jo lielāku lādiņu saņem elektroskops no uzlādētā ķermeņa, un jo tālāk atgrūžas šīs plāksnītes. Ja elektroskopam tuvumā novieto uzlādēt priekšmetu, tad pašā elektroskopā lādiņi nobīdās un elektroskopa plāksnītes arī sāk atgrūsties, ja uzlādējas vienādi. Šādu procesu sauc par lādiņu inducēšanos. Ja uzlādēto priekšmetu aiznes prom no elektroskopa, tad lādiņi elektroskopā izlīdzinās un elektroskopa plāksnītes atkal satuvinās kopā. Atceries, elektriski uzlādēts ķermenis ir tāds, uz kuru ir uzkrājušies brīvie lādiņi. Ikdienā saka, ka uz tādu ķermeņa ir statiskā elektrība. Uz mobilā telefona ar uzlādētu akumulātoru nav statiskās elektrības, tādēļ tas nav elektriski uzlādēts ķermenis.